Tā, parādīšu, kā SS Arkādija mājaslapā pievienot galerijas un kā te vispār izskatās. Tātad ejam uz sadaļu galerija, tad spiežam Edit with Elementor šeit augšā. Tad mums atverās šī te rediģēšanas daļa. Un šeit mēs redzam visus blokus, kas te ir ielikts. Ja, ja uzspiežam virsū, tad šeit kreisajā pusē mēs varam nomainīt tekstu. Tātad te ir gads, vieglatlēti un slēpotāji. Un tā, kad nāks nākamie gadi, tad es uztaisīšu, lai šie gadi iet varbūt uz leju un jaunie uz augšu, vai kaut kā izdomāsim, kā tos gadus, vai arī mēs varam zem galerija vairākus gadus likt vienkārši. Un tad, kad uzspiežas galeriju, tad izliks gadi, ja, un tad izvēlās gadu, un tad aiziet uz to gadu galeriju. Tā visdrīzāk var būt. Skatīsimies, cik daudz vispār jums būs tās galerijas. Pagaidām ir tā, ka šeit es esmu nosaucis mēnešiem, ja, bet jūs teikt varat likt vai nu datumus, vai nu pasākumu. Droši vien datumus, un tad parādīšu, kā ielikt pasākumu nosaukumus. Tātad, kā uzspiež virsū, tā parādās tā galerija. Šeit arī tas pats, ja. Šeit ir vienādas galerijas ieliktas. Tā, rādu. Tā, spiežam šeit virsū. Var vienkārši uzspiest virsū, bet labāk šito zīmolīti spiest tad konkrēti, ja tad nekas neatverās. Jo šeit, kad uzspiež galeriju, tad mums izlec bilde, mēs viņu varam scrollot, tā kā telefonā vai arī uz datora. Un tad kaut kur nospiežot nost vai uzspiežot šeit uz krustiņu, aizvarās tad tā galerija. Ja? Tā uz visām, jā, te var darīt. Tā, kaut ko konkrēti, jā. Tā, labi. Tagad, ja mēs gribam, piemēram, šeit virsrakstu ielikt vēl klāt, vispār šajā blokā var jebko ielikt, ja? No visa, kas ir šeit, piemēram, virsrakstu, mēs šeit varam likt klāt. Es esmu atvērs šo te struktūru labajā pusē, viņi atrodas šeit zem šīs pogas. Ja jums, piemēram, kaut kas kaut kur neliekās, ja, piemēram, šo virsrakstu jūs ielikāt šeit, bet jūs gribat viņu šeit, tad šeit uzspiežam uz šeit, un mēs te redzam, kad zem šī tab mums ir šis te virsraksts ielikts un galerija ielikta. Ja. Mēs no šeit arī viņu varam izdzēst delete piespiežot, vai no šeit arī varam te ar atstiņu varam apstīties, kurš tas elements ir. Mēs viņus varam arī nosaukt šeit, piemēram, galerija 1, ja, lai mums ir viegli orientēties, ja gribam. Un tātad labi, te piemēram sākuma nosaukumu var likt. Var arī sponsorus likt, logotipus, piemēram, varam viņu mazāk uztaisīt. Te, piemēram, logotipus var salikt arī, ja grib. Logotipus mums arī vajadzētu kolonnās likt. Labi, ja jums to vajadzēs paprasīties, jums sataisīšu. Katrā ziņā jūs šeit varat kopēt vienkārši šos te pasākumus pēdējais, galerijas. Jūs varat kopēt šeit, spiežot šo te kopiju, tā jums pēdējais nokopēsies, vai arī pirmais, kuru gribat, ja. Un šeit jūs redzat, viņi te krāsies, piemēram, kā ir jau vairāki, tad viņi vienkārši iet viens zem otra, ja, un tad tādā veidā viņi te vairosies. Ja kaut ko nevajag, te krustiņus spiežat. Jā, vajag izdzēst. Jā, visās tagad, piemēram, ieliet bildes, uzspiežam šeit. Te ir, piemēram, šitās nevajag, spiežam dzēst un pievienot jaunas plusiņš šeit.
spiežam uz pirmo bildi un uz pēdējo bildi, turam shiftu un uz pēdējo bildi. Tad uz klāvītūras shiftu un uz šo pēdējo bildi, un tad visas bildes iezīmēs, ja, lai nav jāspiež pa vienai. Vai, nu, ja mēs gribam vēl klāt kaut kādas, tad vēl varam piespiest vai noņemt. Atsevišķi, piemēram, šito nevajag, tad noņemam, ja. Vai nu uzkušķinam tā, spiežam ievietot jaunu galeriju labajā pusē, spiežam atkal ievietot galeriju, un visas bildes ir ievietojušās. Un tāpat arī uz nākamo. Šeit atkal uzspiežam šeit, un tagad uz februāri. Ja, arī te, kur ir tā galerija, uzspiežam, un arī varam pievienot bildes. Ja tev viena patreiz mums vajag tad izveidot galeriju, un vai tā, šita te, pievienot galerijai, šito vajag, ja? Pievienot galerijai, tad vēl bildes, jo, ja mums vajag šīs, piemēram, ja? Arī shift turot, ievietojam, visas iezīmēm. Un šeit var, protams, arī zem bildēm apraksts likt, ja grib, ja kas tur notiek, kaut ko paskaidrot, vai par sportistu, vai kaut ko tādu, un izveidot galeriju. Jā, nu tā tas notiek. Ja kaut kādi jautājumi rakstiet. Un neaizmirstam, ka ir ievietots, ja, tad piespiest publish šeit augšā. Publish. Un tad mēs tikai redzam, kā mums ir izmainījies kaut kas šeit.